Rīga – skaļa, aktīva un šķietami nekad nenogurstoša pilsēta. Bet vai cilvēki, kas dzimuši Rīgā, arī iemieso šīs pilsētas būtību un tās raksturojumu, to mēģināsim noskaidrot raidījumā Pa pēdām. Once I could see the light, I was so glad I felt the height. Said to my feet, don't fail me now. Run, never stop, gon' hit the sounds. But I was greatly frightened. Never did I know this road was lightning. Never could it stop, never could it drop. Never would it take me to the next stop. Lord, I'm a sin, not justify. Give me a chance, I'll justify. Nevelti mēs raidījuma sākumā pieminējām Rīgu, jo tieši šajā pilsētā dzimis un audzis ir arī mūsu raidījuma viesis, mūziķis, dziesmu autors, radio un TV raidījuma vadītājs Ralfs Eilants. Čau, Ralf! Čau! Ralfām, Rīga – skaļa, šķietam nekad nenogurdināma pilsēta. Vai šis raksturojums būtu attiecināms arī uz tevi? Jā, zin kā, manuprāt, noteikti. Vismaz ar bērnību saistībā es biju ļoti skaļš, es biju ļoti jautrs zēns, man bija ļoti laba bērnība, jautra, pilnīgi visās izpausmēs. Bet tagad, manuprāt, ka es ar vecumu, neesmu baigi vecs, bet gadiem ejot vienkārši paliek arvien klusāks un klusāks. Nesen vēl es padomāju, ka es uz skatuves, kad es uz skatuves paliek agresīvāks, tad es pavisam ikdienā paliek tāds slinkāks un daudz mierīgāks. Kas tam ir par iemeslu? Grūti pateikt, laikam tas ir tas, ka es to pilnīgo enerģiju un kaut kādu savu agresoru izlieku uz skatuves tagad ar pēdējām dziesmām. Un vairāk man, sapratis esmu vienkārši, ka nav par ko cepties. Ralfs ir tā kā skrējis varbūt pat nedaudz laikam pa priekšu, jo tik daudz sasniegt un būt, redzēt, izdarīt viņa vecumā, man tā liekas, to jebkuram jaunietim var novēlēt. Tur jautājums tik daudz, kā saka, vecāki palīdzējuši, vēl kāds pavirzījis, bet dzepur nost, jā, jo man tagad būtu no galvā. Ko tev pašam nozīmē Rīga, nozīmē būt uzaugušam Rīgā, vai gadījumā, ja tu būtu dzimis kādā citā pilsētā, vai tas tevi mainītu kā personību? Jā, es domāju, tas noteikti maina kā personību. Tas ir uzreiz redzams, vismaz cilvēks pats jūt, no kurienes viņš nāk, un tas nav ne sliktā, ne labā ziņā. Vienkārši, manuprāt, Rīga ir tā vieta, kur ir priekš Latvijas. Ar ārzemēm arī salīdzinot vispār, tā ir arī miera pilsēta, bet priekš mums tā ir ātra, dinamiska pilsēta, kur notiek ļoti aktīvi dažādas lietas, un nepavēlti pieņemsim, kad skolēni, kad pabeidz skolu, tad viņi vairs nav skolēni, tad viņi jau ir studenti, viņi atbrauc uz Rīgu no, pieņemsim, Alūksnes, un viņi skatās, wow, te viss daudz straujāk notiek. Tad tu domā, ka Rīga ir tāda kā iespēju pilsēta? Jā, manuprāt, latvietim tā ir tā mazā Holivuda, uz kuru tu aizbrauc, un ja tu esi tā mierīgi gatavojies atpūties, tad tagad tu saproti, ka jāpaņem tas lielgabals un jāpaņem tas pulvers un jāšauj ārā. Ralfu es vispār varu raksturot tādu vienā vārdā, un žēl to multeni Lietuvā nerādījies, par to multeni uzzināja tikai kad Latvijā, bet tas vārds ir SpongeBobs, un tas nozīmē to, ka viņš ir tā kā švamme. Viņš vienmēr bija tā kā švamme, bet ne tik tizls kā švamme, bet viņš visu laiku uzsūc. Visu laiku informāciju, mūziku, melodijas, tekstus, grāmatas, dialogus. Viņš vienkārši visu laiku attīstās, strādā ar sevi un uzsūc. Tie tiešā vārdā nozīmē. Tas ir apbrīnojami. Viņš ir apbrīnojams. Pastāsti par sevi, kāds tu biji bērnībā? Bērnībā es biju ļoti skaļš puisis. Es biju ļoti aktīvs, es biju īstenībā arī ļoti draudzīgs. Es dzīvoju
kā es piedzimu Rīgā, dzīvojām no sākuma Vecrīgā, tad pārvācāmies uz Pārdaugavas pie manas omītes, un tur es ļoti ātri sadraudzējos ar visiem pagalma bērniem, kuri pārsvarā gan bija krievu tautības, un tās iemācījos arī krievu valodu. Un krievi, manuprāt, ir tādi dinamiskāki cilvēki nekā latvieši, un varbūt nedaudz viņi arī kaut kādā savā ziņā savu mentalitāti man iedeva. Īstenībā Rauls bērnībā un Rauls tagad nemaz tik būtiski daudz no sevis neatšķirās. Tādēļ, ka gan bērnībā, gan tagad Rauls bija diezgan atraktīvs, diezgan zinātgribošs un darot gribošs. Šķiet, ka šīs visas īpašības ir tikai attīstījušās un joprojām vēl saglabājušās. Un tas man priecē īstenībā, ka tā bērnības deksme nav pazudusi jau viņa 20 gados. Kāpēc tieši mūzika? Jo tu bērnībā nodarbojies ar ļoti daudz ko. Gāja arī dejās un dažādos citos klubiņos spēlējis šahu, kā izrādās. Jā. Kāpēc tieši mūzika? Kas bija tas, kas tev uzvedināja uz mūziku? Es jau, kad biju maziņš, kādi 3-4 gadi, es jau dziedāju Roberta Gobziņa dziesmām līdzi. Man ļoti patika. Man patika, ka vecāki skatās un krustmāte krustāvs skatās un omīte vecmāma skatās un ka es viņiem priekšnesumu rādu. Un tad 6 gadu vecumā tētis nopirka Eminem albumu, tiesa gan sev un man. Un mašīnā atskaņoja. Un es 6 gados dzirdēju kaut ko tādu. Man bija tas vienkārši šoks fenomens. Kā var tik ātri un vēl angļu valodā kaut ko runāt, es nesapratu, kas tas tāds ir. Un tā es iekļuvu Eminem pasaulē. Un tā es atvēru acis mūzikai. Es principā gribēju vienā brīdī gan pārstāt muzicēt, jo, pareizi teicu, ļoti daudz lietas esmu darījis. Es dejoju breiku. Un tā sajūta, kas bija sacensībās, bija tā, kā filmās rāda, ka visādi stilīgi cilvēki underground pasākumā tur bļauj, vienkārši unisonā un plaudē tev gavilē uz katru lietu, ko tu izdari un izsvilp tev uz katru lietu, kas tev nesanāk, un man tas tik ļoti patika, tās bija tādas emocijas. Bet tad es sačakarēju celi, un es vairāk nevaru padejot nopietni. Padejot, tad man nācās pievērsties mūzikai, un es biju laimīgs, ka liktenis man piespēlēja šādu traumu, jo sapratu, cik ļoti mūzika nozīmīgāka man nekā jebkas cits. Tas ceļš, un tālāk, ko viņš iet, to viņš veic ļoti mērķtiecīgi, pārdomāti, jo viņš pats vienmēr ir pilns ar jaunām idejām, domām, plāniem, mērķiem. Un tas jau ir tas labākais, jo visādi jau var tur bīdīt un stumt, bet ja tas akmenis pats negribēs velties no tā kalna zemē, tad viņš arī nevelsies. Kā tev, Ralf, šķiet, par mūziķi piedzimst vai par mūziķi tomēr kļūst? Es gribētu ticēt, ka par pilnīgi visu kļūst. Man ļoti nepatīk vārds talants, man nepatīk talantīgs, man nepatīk, kad Latvijas TV šovos žūrija saka, tev ir talants, jo es pats atceros, cik liels mēsliņš es biju mūzikā. Es ļoti daudz ko nemācēju, man bija lampa drudzis, es ne ar ko neizcēlos no citiem. Es rakstīju sliktas dziesmas, angliski stulbus tekstus, un man nekas nesanāca, man nebija ne harizma, nekā man nebija. Un vienkārši es sāku sev nemelot teikt, tev nesanāk tas, un ar darbu es panācu. Manuprāt, par mūziķi kļūst. Tas ir jānopelna. Viņš ir tāds kā bērns, vienkārši iedod viņam kaut kādu, es nezinu, tur pāris akordus, pāris notas, viņš viņos tur jauks vietām, samaisīs, izdziedās tā, pātrinās tempu, un tāds tā kā spēlējās kā bērns, un vispār arī pa dzīvē. Un tā visu laiku arī viņš attīstās tā kā es teicu, kā švamme, vai ne, uztver visu. Un otra lieta viņam, kas viņu raksturoja, ir tāda rotaļāšanās. Un eksperimentē uz skatuves. Vienreiz viņš pasaka to, tad viņš redz, ka strādā tas, nestrādā tas, un visu laiku dzīvo, veido secinājumus, un tā viņš šauj. Un beigās viņam tā bagāža ir tik liela, ka viņš vienkārši atnāk un uzspridzina skatuvi no tā. Mēs šodien apmeklēsim arī tās vietas, kas tev ir bijušas un ir nozīmīgas šobrīd. Varbūt pastāst nedaudz, kur mēs brauksim un kur tu mūs vedīsi. Tā, mēs noteikti dosimies uz manu skolu, Rīgas valsts 3. ģimnāziju. Tā ir, manuprāt, pati foršākā mācība iestāde ever. Vispār. Man tur ļoti labi gāja, ļoti labas attiecības skolotājiem ar direktoru un izvilku visus 12 gadus tur.
nemaz nebija nevienā brīdī doma, ka vajadzētu skolu mainīt, un pateicoties tam, ka šī ir matemātikas skola, iedeva man arī disciplīnu, jo stundās bija ļoti daudz jāmācās un bija ļoti daudz kontroldarbi. Tad tālāk mēs noteikti dosimies uz Andreja ostas molu, tā ir vieta pa ceļam gan Kronvalda parks, tas sauc pa Kongresnam parku, tur es parasti staigājos, un tad tālāk ir Andreja ostas mols, kur es eju arī, lai iedvesmotos, un tā man ir ļoti nozīmīga vieta. Tur es arī varēšu pastāstīt, kāpēc. Šobrīd mēs atrodamies jau, principā, manā mēģinājuma telpā, kur es mācījos dziedāt, kad es biju maziņš pie skolotājas Nijolas Berezinas, bet tad, kad es pārstāju pie viņas mācīties dziedāt, tad viņa teica, vari šeit grupu mēģināt. So many miles to see your face, a recent memory I can't change. I don't wanna sound cliche, but my heart breaks. So many miles to see your face, a recent memory I can't change. I don't wanna sound cliche, but my heart breaks. Diplomu siena, kur ir diezgan daudz diplomu arī kā manai pirmajai grupai, kas vienkārši mēs dziedājam cover versijas. Mums bija tā, ka mūsu skolotāja Nijola Berzina salika mūs kopā, lai mēs gūstam pieredzi konkursos un piedalāmies gan kā solisti, gan kā grupas, tur konkursos sadalīts daļas. Un dziedam dziesmas, un tad mums liek kaut kādu novērtējumu, lai mēs iegūstam skatuves pieredzi. Pirmajā mēģinājumā bija atnācis dziedāju, bet dziesmu pieklauvē un nerunā. Man Nijola mācīja, tā bija arī pirmā dziesma, kuras piedalījos konkursā, kā vokālists. Ka tieši novērtēja man vokāla prasmu un gāja diezgan ok, bet man vienmēr labāk ir gājis grupā, iespējams tāpēc, ka es īsti neesmu sākumā noticējis sev kā vienam individam, kā personai. Un esmu arī pa daudziem fanojis un nekautrējies nekad iet klāt un prasīt autogrāfus. Te ir Dream Team, mūsu grupa, super speciāli no Gustavo. Joprojām pa viņu fanoju un tikko kā iegādājos kādu viņa albumu, pat ja mēs esam pazīstami un esam tikušies vienkārši runāties, es viņam tik un tā eju klāt un paprastu, lai viņš paraksta kādu savu disku jauno, jo es vienkārši cienu viņu mūziku. Šeit ir, es intervēju kādreiz Džiza no Wu-Tang Clan grupas. Es palūdzu, lai viņš parakstās manai grupai. Viņš bija šokā, ka man ir, intervijas laikā man bija 12 vai 13 gadi. Viņš teica, tev ir 12 gadi un tu mani intervēji. Un mēs runājām reāli pusstundu. Bija sagatavojis čupu ar jautājumiem. Viņš teica, respekt. Un parakstīja man šitā te. Un te jā, mēs piedalījāmies mūsu grupu bildēs. Tas jau bija beigu posms mūsu grupai, ka mēs vairāk sākām pieaugt, negribējām vairāk konkursiņos piedalīties. Uz lieliem nopietniem mega ārzemju konkursiem braukt negribējām, vienkārši gribējām kādu vairāk savas dziesmas. Tā izstās mūsu visa sākotnējā savienība, kas te visi talantīgākie, kuri tajā laikā mācījās pie Nijolas Berzinas, tas esmu es ar gariem matiem. Un šitā ir man pirmā grupiņa 2007. gadā. Kāda mēs jauni, mazi, kāds bad boys esmu. Un te ir sākums peram. Tieši pēc Latvijas zelta talantiem mēs piedalījāmies muzikālajā bankā. Es, manuprāt, neesmu kopš tā gada īsti vizuāli mainījies. Varbūt seja bišķi vecāka man ir palikusi, bet tā kauli un kaut kas īsti ļoti baigi manī nav mainījies, manuprāt. Tievs es esmu, augt es vairāk garumā īsti neaugu. Te ir Pēters un te ir Edmunds. Edmunds gan ir palicis daudz šaurāks. Un šī ir Dzelzslēdija. Dzelzslēdija īstenībā viņa ļoti labs simbols. Tas ir pirmais grupas pēr īstais mūzikas video, riktīgais. Un Dzelzslēdija simbolizē arī man pirmo īsto tikšanos ar Paulu Timrotu, kurš ir mega džeks un kuram es joprojām šeit tad prasu padomu un prieks, ka es viņu pazīstu. Jā, mēs uzfilmējām klipu, bijām ļoti lepni, joprojām esam priecājamies par to, guvām labas atsauksmes, un Dzelzslēdija no klipa ir palikusi
šeit klips dziesmai Soul Shaker. These streets, they slowly follow me. In darkness I can see my body's evil deeds. Therefore my soul. Mēs tā pa Vecrīgu staigājamies un gājām garām pareizi. Īstenībā viena vieta, kur nedrīkst aizmirst galīgi, kur manā dzīvē ļoti svarīgi, ir mūzikas veikals Randoms. Te es jau nāku kopš, es, manuprāt, sāku loģiski domāt, būt funkcionējošs normāls cilvēks, ar arī kaut kādu savu kabatas naudu. Un es mūzikā nopelnu naudu, un mūzikā to arī vienmēr notriecu. Jo, boss, čau. Ir labi, klausies. Eminem plati jaunā ir. Būs vecīgi, ir pasūtīta. Būs. Bet kur bija vecās? Kaut kad vienu dienu skatījos. blakus nodaļā 3 vai 4. Šitas ir vecais. Mums, Jāni, baigi forši ir tas. Katram cilvēkam, kurš pērk mūziku, manuprāt, vajag pazīt kādu mūzikas veikalu priekšnieku. Jānis, pats foršākais mūzikas veikala priekšnieks, es viņam varu piezinīt, pateikt, hei, es baigi gribu, piemēram, tādu un tādu albumu. Viņš pasūta, uzvar man, atnāk un viss tiek iegādāts. So resistance, the resistance, face resistance. Our revelation has come. Šī ir mana skola, Rīgas valsts 3. ģimnāzija, un šeit tika pavadīti 12 mani dzīves gadi. Nākam skolā un apstājamies pie dzīve ir darbs, pienākums un uzticība. Šeit vairāk skolēni, kur labi mācījusies konkrētos gados bildes un arī panākumi. Dāvis Bērtēns mācījies mūsu skolā, basketbolists, un šeit arī esmu es, Ralfs Ēlants. Par panākumiem mūzikā arī esmu pielikts pie skolas slavas dēļa. Tas esmu es. 3. 4. klašu koris 2003. gada septembrī. Kāds es? Es pat atceros to šlips tādu ar baltiem punktiņiem. Man nebija uzvalks. Es baigi ātri augu, man bija grūti dabūt uzvalku visu laiku, jo es visu laiku izaugu. Vai man arī bikses bija pa īsti žaketi pa lielu un kaut kas tāds. Bērnu pasaulē braucām meklēt uzvalku. Uz kuru es nāku parasti katru vakaru staigāties, jo es uzskatu, ka stulbi teikt katram cilvēkam, bet tas man tā ieteikums, vismaz pēc sevis spriežot, man tas ir vajadzīgs. Katru vakaru pastaigāt vienalga kādu laika apstākļu. Ja man ir laiks, atnāk pastaigāties, bieži vien aizstaigājos tā, ka esmu mājās pat 1 naktī. Un es klausos vienmēr mūziku. Man austiņas vienmēr līdz uzvelku uz galvas un klausos mūziku. Un no šejienes es parasti aizēju pēc tam vēl tālāk tā uz Andrejostas molu. Un tā, kad esmu tur aizšāpojis, tad es nāku atpakaļ. Ja vēl es jūtos, ka esmu neizstaigājies, tad es vēl izmetu pāris aplīšus te. Vasarā parasti, kad cilvēks kļūst sportiski motivēts un pēkšņi visiem ir stilīgi skriet, tad es arī vēlos būt stilīgs un sāku no rītiem skriet, un es skrienu pa šejienu. Es atskrienu no mājām stejien, izskrienu pāris aplīšus un bigīju mājās. Starp citu, man vasarā ļoti patīk skrituļslidām braukāties. Es te braukāju skrituļslidām, jo te ir, tā teikt, baigi labais segums. Un arī maz bēdres. Un pīles citreiz var arī pabarot ar maizīti. Viņām ļoti patīk. Ja spētu doties, ja spētu doties debesīs, debesīs, debesīs un ikrīt no jauna mosties, no jauna mosties
šī vieta ir, pieņemsim, kāpēc es vispār staigājos? Staigājos, lai pārdomātu kaut ko, kas ir noticis, lai satiktos ar sevi. Jo tad es esmu pilnīgi atklāts pret sevi. Es nevaru samelot ne par ko. Piemēram, tā kā Ligitais var pateikt, hei, tur aizējam kafiju iedzert vai uz kino, vai vienalga. Tā es pasaku sev, hei, Ralf, aizējam uz Andrejos Smolu. Un es atnāku šeit, un es pilnīgi atklāti pastāstu sev tās lietas, kuras es domāju. Un dodu sev, šeit esmu devis sev vairākus solījumus. Un es domāju, ka es esmu vīrs un vārds, un galvenais jābūt ļoti atklātam pret sevi. Un tie solījumi, kādēļ es tieši esmu to izvēlējies, jo man kāds stāstīja, vai es kaut kur biju lasījis, īsti neatceros, ka ūdens atņem enerģiju. Piemēram, tu atnāc dusmīgs, un tu pilnīgi attīri no sevis visu, jo ūdens atņem. Tāpēc citi cilvēki aiziet uz jūru, un pēc tam ir noguruši. Viss sāks no nullītes. Tu vari sākt būvēt atkal kaut ko no jauna ar svaigu galvu. Bet man šķiet, ka ūdens tieši arī baigi daudz ko iedod. Ka tas piešķir kaut kādu baigo dabas spēku. Es te atnāku, nostājos. Šī vietā, piemēram, var tā bišķi riskanti. Bet man patīk, ka bez nekādas barjeriņas vienkārši tā stāvi. Nekas tev nevar atturēt. Iegāzies pats vainīgs, neiegāzies. Stāvi, skaties. Tur ir plašēja, tālāk nevar redzēt vienkārši, kas notiek. Un tad man ir sajūta, ka šie ir vienkārši vārti no Latvijas uz kaut kurien, uz visumu, vai katrs sauc kā grib. Tu atnāc un tu skaties, un tu vari iztēloties, kas ko kā notiek, un tā tālāk, un tā joprojām. Un kas ir baigi forši, no turienes ļoti bieži brauc milzīgi kuģi. Viņi nostājās šeit, un tas ir gan ilgs process, jo viņus kamēr apgriež citi kuģi un tā tālāk. Viņi nostājās šeit, un tu redzi to milzīgo mašinēriju, ka šie ceļam krāni vēl no vagoniem, no vilciena, kas ir atbraucis, kaut ko krāmē iekšā kuģos vai no kuģa krāmē iekšā vagonos. Un šī aina man vienmēr atsit filmu Matrix. Trešā daļa tā bija, kur stāvēja Neo galvenais varonis tādā īstajā pasaulē, cilvēku pasaulē, un tur kaut kādas tehniskās lietas notiek, un tad viņam stāstīja viens gudrs vīrs. Nu, redz, kā mēs esam. Nē, esam no datora pasaules tikuši īstajā pasaulē, bet tik un tā cilvēku dabu, cilvēks lielā mērā ir atkarīgs no mašinērijas. Un tad tu vari redzēt, kāds cilvēkam spēks, ko viņš var uzbūvēt, ko viņš var radīt. Un īstenībā tas ir diezgan tā fantastiski, kādas mums spējas ir. Pirmo reizi, kad es te atnācu, es biju vienkārši uz mutes. Īstajā laikā, īstajā gada laikā, īstajā stundā, īstajā brīdī es te atnācu. Un tāpēc man šī vieta tagad ir ļoti tāda nozīmīga. Es ceru, ka Rauls būs tāds pats, kāds viņš ir šobrīd. Enerģisks, atraktīvs, darot gribošs, tas ir pats galvenais. Jo jāapstāsies tas mazais urdītājs, kas sēž katrā cilvēkā iekšā, vēlme kaut ko darīt, īstenot savus sapņus un piepildīt, tad jau arī nekas tālāk dzīvē nebūs. Es ceru, ka viņš paliks tāds pats. Līdz pirmām dienām arī vecs būdams, veidos koncerts, rakstīs dziesmas un piedalīsies dažādos interesantos pasākumos. Turies vai trīs. Trumpet, such a sad trumpet, that lonely sound. Such a sad trumpet, goes round and round. Such a sad trumpet, that lonely sound.
Ja atgriežamies pie raidījuma sākumā izteiktā minējuma, ka cilvēks, kurš dzimis kādā no pilsētām, arī pats iemieso šīs pilsētas būtību un raksturojumu, tad varam droši apgalvot, ka Ralfs Ēlens šo minējumu pilnībā apstiprina. Tikpat aktīvs, tikpat skaļš, pārdrošs un gatavs jauniem izaicinājumiem ik uz soļa.